Laika līnija dziedināšanas meditācijas versija – attiecības. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām. Turpin dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiks šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāksi spēcīgā un dziļi radošā smadzeņu tetveļņa stāvoklī, tāpat laikā paliekot nomodā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām, kā arī spēsi reaģēt uz visu, kas prasīs tev uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvoši šīs meditācijas laikā. Varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties, elpot un atbrīvoties. Teikt izteiksim nodomu šai meditācijai. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlies dziedināt, bet zini, ka šī meditācija galvenokārt būs vērsta uz attiecībām. Varēs dziedināt savas attiecības ar vecākiem, attiecības ar tuviniekiem, attiecības ar brāļiem, māsām un arī ar partneriem, kolēģiem vai cilvēkiem uz ielas, ar bērniem, mazbērniem un citiem radiniekiem. Uzticies, ka tavs augstākais es aizvedīs tevi tieši uz to vietu, kur nepieciešams. Tagad dosies lejā pa kāpnēm. Tu stāvi kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Ar katru soli leju tu sajūti, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies lejā, dodies dziļāk, paliekot nomodā un apzinoties visu, kas notiek. Pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi. Un ar katru ielpu un izelpu atlaižot jebkādu stresu vai spriedzi. Līdz tu sasniedz kāpņu apakšu. Tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma. Turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlēs tunelis vai durvis un dodies uz gaismu. Ar katru soli tu arvien tuvojies gaismai, līdz iznāc kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tev mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, tu vari sajust smaržas ap sevi un sajust zemes pēdām. Var sadzirdēt dabas skaņas. Visur, kur skaties, tu redz spilgtas, spožas krāsas. Tā ir skaista un mierpilna vieta, kur var doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sēsties pilnīgā mierā, drošībā un pilnīgi brīvi. Pastaigājies pa šo skaisto vietu dabā. Līdz tu pamani garu starojošu gaismas būtni, kas tuvojās. Tas ir tavs viedais, vismīlošais un zinošais augstākais es. Neuztraucies, vai var to pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzinies, ka šī skaistā gaismas būtne tev tuvojas un ir tavā priekšā. Iedomājies, ka var sajust bezgalīgu gudrību, raugoties šīs būtnes acīs. Tavs augstākais es zina visu par tevi un zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Tu vari uzdot jautājumus savam augstākajam es, un jebkurā laikā saņems skaidrs un precīzes atbildes. Ja vēlamies, var apskaut savu augstāko es, sajūtot, kā tavā ķermenī ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Zini, ka šodien tavs augstākais es vedīs ceļojumā pie tevis un tavām attiecībām. Tev būs iespēja tās dziedināt. Tieši aiz tava augstākais atrodas laika mašīna. Tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Tavs augstākais es aicina tev doties uz laika mašīnas klāju. Jūs ieiet lielā apaļā telpā, kuras vidū atrodas ērts krēsls. Tu apsēdies un iekārtojies krēslā. Un tavs augstākais es dodas pie vadības panelē sagatavotās ceļojumam. Tur aizvarās un tu jūti maigu pacelšanās kustību. Tu skaties ārā pa logu un tava skaistā vieta dabā aizvien attālinās, kamēr tu celies augšu cauri zemes atmosfērai. Pēkšņi tu redz, kā mašīnā iespīd zelta gaisma. Tu jūti, kā caur tavu ķermeni plūst enerģijas viļņi. Tad tu paraugies savu ķermeni un tas mirgo un laistās zeltainā gaismā. Tagad esi savā meditīvā gaismas ķermenī. Tavam meditīvajam gaismas ķermenim piemīt daudz apbrīnojams spējas un brīnumains dziednieciskais spēks. Tu vari iziet cauri blīviem objektiem priekšmetiem. Tu telepātiski var sazināties jebkurā valodā ar jebkuru būtni. Tu vari padarīt sev neredzamu. Tu vari apturēt laiku, palielināt vai pātrināt to.
Protams, arī tos augstākais es var izdarīt to vēl daudz vairāk. Tad dosimies atpakaļ laikā, sākumā pie tavas dvēseles. Redz, ka augstākais es ir pie vadības paneļa. Tu meditīvā gaismas ķermenī dodies ceļojumā atpakaļ laikā, pie sevis un pie savas dvēseles. Dodies atpakaļ laikā, izveido spēcīgu kontaktu ar dvēseli. Jo kopā jūs dosieties ceļojumā, cauri savai dzīvei, cauri visām attiecībām, kas ir bijušas. Tālāk tu tās augstākais es un tavu dvēseli, kā vienots veselums, jūs dosieties uz to mirkli, kur tu izvēlējies vecākus, uz to mirkli, kur sākās jūsu attiecības. Pasties, kādu līgumu jūs esat noslēguši, ko tu esi apsolījis, cik ilgi un kāpēc. Paskaties, vai tu to esi izpildījis vai neesi izpildījis, ko tu vari darīt, lai izpildītu visu, kas bijis paredzēts šajās attiecībās. Un redzi, kā nāk zeltainā gaisma, dziedināt visu to, kas ir sarežģīts. Redzi, kā ar laika mašīnu var doties atpakaļ laikā dziļāk, lai kļūtu šajā situācijā par novērotāju. Pavēro sevi, savus vecākus un attiecības, kādas jūs starpā veidojās. Pasaki, ka šobrīd tu vēlies būt brīvs no tā. Ka tu vēlies būt pats, pašnoteikties, pieņemt lēmumus, pelnīt naudu, dzīvot, piedzīvot, virzīties, būt pasaulē, būt laimīgs. Redz, kā jūs karmiskās attiecības pārtraucās. Sniegsim dziedināšanu visiem 6 zemākajiem tev pagātnes es ķermeņiem, kur tu veido attiecības ar vecākiem. Sākumā paņemsim spēcīgas nosūcējas, kas palīdzēs izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bailes vai citas negatīvas emocijas. Izņem no ķermeņa un ieliec zelta gaismas lodē, kur raidam augšu debesīs. Dziedini fizisko ķermeni un redzi visas šūnas fiziskajā ķermenī atklājuši kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējošos emocionālos modeļus, aizvietojot tos totāli mīlestību pieņemšanu. Redzi, kad viss, kas stāv starp tevi un taviem vecākiem, tiek dziedināts. Vai ar spēcīgiem nosaucējiem ielikt zelta gaismas lodē. Redzi, kā tu tiec atbrīvots no viss tā, kas ir lieks un vecs un nokalpojis. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu, un turpini noņemt jau kādu negatīvo programmu, kas jau kādā veidā traucē. Atlaid sevis vainošanu, kritizēšanu, atlaid vecāku vainošanu un kritizēšanu, jūties brīvs, dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot jau kādas negatīvās astrālās enerģijas. Ja kādas negatīvās domformas vai būtnes, uzliec zelta gaismas vairogu ap sevi un savu astrālo ķermeni, un uzliec zelta gaismas vairogu ap saviem vecākiem. Redz, kā vispārējais atkāpjas. Tagad dosies pie ēteriskā ķermeņa un dziedinās auru un čakrus, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās. Noņem jau kādu negativitāti no auras, jau kādu tumšu enerģiju. Redz, kā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 čakra. Gan tev, gan taviem vecākiem staro īstajās krāsās, kā jūsu attiecības dziedinās, kā spēcīgie nosūcēji strādā jūsu labā. Zelta gaismas lodē, kā tiek ievietots viss tas, kas ir bijis lieks, pretējs mīlestībai. Dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, noņemot jau kādu negatīvo karmu vai negatīvos karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai. Piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Tad paceļam tevi ar visiem 6 zemākajiem ķermeņiem, tev pagātnes es augšu debesīs, atlaižot Dievu sirdī. Ja viss ir izdziedināts, svētīts un piedots.
izdziedināts, svētīts un piedots. Nekas no šīm traumām netiek ienests tālāk nākotnē. Jo nav tik vienkārši atlaist šos pagātnes notikumus, ar laika mašīnu dodies atpakaļ laikā un ieraugi ekrānus, uz kuriem parādās vēl kāds notikums, kāds sarežģījums, kurš tu nespēji piedot, vai kas ir ietekmējis tavu šodienu, kāpēc nav tā, kā tu vēlies. Redz, ka uz ekrāniem parādās visas šīs situācijas. Kļūst par novērotāju tām. Un saki, hei, tas man nedara, hei, tas man nekalpo, tas nekalpo manai dvēselē, tas nekalpo manam augstākajam es. Vai arī ieraugi, kāpēc šīs sarežģītās situācijas tev bija, un kas ir šīs pieredzes, kuras tu ieguvi šajās sarežģītajās situācijās. Un, ja esi gatavs, dziedini tās, redz, kā Dieva zeltainā gaisma ienāk šajos ekrānos un dziedina visus šos notikumus. Saki, ka tu vēlies būt brīvs, ja esi gatavs. Vai arī paliec vēl šajos notikumus, jo tev ir kaut kas jāizprot. Kļūsti par noteicēju šajos notikumos. Un dziedini tos ar Dieva zeltaino gaismu. Tikai 1 ekrāns, 2, 3. Ekrāns skaits ir tik daudz, cik tāds vajadzīgs, un tu redzi visus šos notikumus, ar kuriem tu dziedini savu pagātni, attiecības ar vecākiem. Redzi, kā pievienojās attiecības ar brāļiem un māsām, un arī tos notikumus šiem ekrāniem tu vari dziedināt, sākotnēji viņus apzinoties, ieraugot, pēc tam piepildot ar Dieva zeltaino gaismu un atlaižot to visu debesīs. Zini, ka ar laika mašīnu tu vari doties atpakaļ laikā dziļāk pie sevis un atdalīties no šiem notikumiem, doties atpakaļ laikā pie savas dvēseles. Un saki, hei, pietiek, es vēlos būt brīvs no tā, tas man nekalpo, tas man nedara. Redz, kā Dieva zeltainā gaisma piepildās. Piepildi visus notikumus, kas tev nekalpo. Attiecībās ar vecākiem, attiecībās ar brāļiem un māsām. Kļūsti brīvs no tā. Redzi, ka jūties pilnīgi drošs, pilnīgi pasargāts. Zelta gaismas vairogs ir ap tevīm uzlikts. Un tu esi noteicējis šajā situācijā, šīs dzīvē, šajā dzīvē vai citās dzīvēs. Un tagad, kā noteicējis, tu vari brīvi virzīties caur šiem notikumiem un kļūt par novērotāju šiem notikumiem. Tu vari pateikt paldies par pieredzi, būt vēlreiz sajust tās sāpes, dziedināt tās, vai sajust pateicību. Un ar laika mašīnu dodies atpakaļ laikā pie sevis un savas sākotnes. Bet tur, kur tev ir vajadzīgs būt. Caur sākotni dodies uz tiem notikumiem, kur tu veidoji attiecības, kur bija pirmās intereses, vai draudzība, vai kāds cits notikumi. Vai tas bija partneru attiecības, vai vienkārši draudzīgas attiecības pagalmā, vai skolā, augstskolā, darbā. Uz ekrāniem ierauga visas attiecības, kas ir bijušas, sarežģītas vai vieglas. Un ar Dieva zeltaino gaismu dziedina visus notikumus. Vienu notikumu, otru, trešo. Redzi, kā dziedinās jūs savstarpējās attiecības, un tu kļūsti brīvs no tā. Redz, kā Dieva zeltainā gaisma dziedina karmiskās attiecības. Un uzliec savus zelta vairogu kā aizsardzību.
lai tu kļūtu brīvs no visām tām attiecībām, kas nekalpo tavam labumam. Redz, kā zelta gaismas vairogs tevi sargā un dziedina un atbrīvo tevi no attiecībām, kas tev nekalpo. Redz, kā atjaunojās tavs ķermenis, šūnas, tavā ķermenī ienāk veselība, mīlestība, pārticība. Un atbrīvojies no viss tā, kas tev liekas. Tu kļūsti pirmatnējs un atjaunojies. Un pašnosakies. Mainās viss, mainās dzīve, mainās pasaule. Ienāk prieks, miers, mīlestība, brīvība. Redz, kā tu skaties savām rokām un kājām un apbrīno to. Un izveido attiecības ar sevīm. Redz, kā tu sāc sevi ieklausīties. Sevi, savu ķermeni, savas vajadzības. Redz, kā tu sāc pašnoteikties aizvien vairāk un vairāk. Ja tev vajadzīgs ūdens, tu dzer ūdeni. Ja tev vajadzīgs pusdienas, tu ēd pusdienas. Ja tev vajadzīgs deserts, tu ēd desertu. Ja tev vajadzīga daba, tu dodies pie dabas. Ja tev vajadzīga pilsēta, tu dodies pie pilsētas. Redz, kā attiecības ar sevi veidojas aizvien ciešāk un ciešāk. Esi ar sevi, tur, kur tev ir labi. Aizvien dziļāk un dziļāk ar sevi, ar sevi, ar sevi. Tikai ar sevi, jo tu vari būt tikai sev. Un uzliec zelta gaismas vairogu, jebkur, kur tas nepieciešams, jebkurās citās karmiskajās attiecībās. Redz, kā tu kļūsti pasargāts un atbrīvots no kontraktiem, kas tev nekalpo. Tavā labā. Redz, kā ir laika mašīna, kas tev palīdz atbrīvoties no šīm attiecībām un kontraktiem, kas tev nekalpo tavā labā. Redz, kā tavs augstākais es tev aicina doties. Pie sevis, pie savas dvēseles, būt kontaktā ar to. Bet, ja vajadzīgs, var vēl pakavēties tur, kur tu esi. Izrunāties, saprast, piedot, saņemt piedošanu, dziedināties. Ir attiecības sarežģītas, kas neatlaižās. Redzi, ka tajās ienāk Dieva zeltainā gaisma. Redzi, kā tu kļūsti brīvs no tā. Atkal var savienoties ar sevi, kalpot tikai sev. Redz, kā tai dziļāk un dziļāk pie sevis. Kad apskauj sevi un nodrošina savu visu to, kas tev nepieciešams. Vēlies sevi iepriecināt, sevi iepriecini, iegādājies sev kaut ko dārgu, vai kaut ko īpašu, kaut ko skaistu. Redz, kā tu priecājies par pasauli, par dzīvi. Varbūt kaut ko kolekcionē, vai vienkārši esi dabā. Redz, kā tu baudi sevi un apkārt esošo vidi. Viss, kas ir pretējs, tiek Dieva zeltainajā gaismā dziedināts. Redz, kā ienāk pašnoteikšanās tevī, tavos bērnos, kā veidojās mīlestības pilnas attiecības ar bērniem, meitām vai dēliem. Redz, kā viņi arī veido
siltas, mierpilnas attiecības uz sevīm. Redz, kā es ieties vien dziļāk un dziļāk pie sevis, pie notikumiem, pie brīžiem, kas liekas tik skaisti. Varbūt tas ir kāds skaists dabas skats vai skats pāri pilsētai, kāds saulriets vai saulēkts agrā stundā. Nedziļāk, atpakaļ pie sevis. Redz, kā šajās mierpilnajās attiecībās ar sevi tu spēj piedzīvot mierpilnas attiecības ar pasauli. Brīvi pārvietoties, doties, kur tu vēlies. Ja tavi ienākumi vienmēr ir lielāki par izdevumiem, tu brīvi spēj uzkrāt naudu, pašnoteikties. Redz, kā tās attiecības ar naudu uzlabojās, ienāk naudas enerģija, visur, kur tu dodies. Nauda vienmēr ir vairāk, ienāk vairāk nekā iziet. Attiecības ar klientiem, attiecības darbā uzlabojās. Tas kļūst tik produktīvs un veiksmīgs, mierpilns, profesionāls. Redz, kā nauda seko tavai rīcībai. Nauda ir visur, aizvien vairāk un vairāk. Redz, kā tu baudi šos procesus, kur tu pelni naudu. Jo mēs taču attiecības varam veidot gan dabā, gan dārgā kādā viesnīcā vai iepirkšanās centrā, izbaudot visu to, ko tie sniedz. Iegādājoties kafiju vai dārgas pusdienas sev un saviem tuvajiem. Vai dodoties ceļojumā, brīvi noreikinoties jebkur, kur vien ir vēlēšanās. Dodies dziļāk pie sevis, kur veidojās tavas attiecības ar naudu. Paskaties, varbūt tu redz notikumus uz ekrāniem, kas attur tevi no tavas naudas. Varbūt tās ir bijušas kādas sarežģītas attiecības ar naudu, sarežģīti notikumi. Ieraug šos ekrānus un dziedini tos ar Dieva zeltaino gaismu. Atbrīvojies no viss tā, kas tev attur, no naudas. Dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis, pie savas naudas, pie iespējām nopelnīt naudu. Redz, kā tās augstākais es tev ved pie iespējām nopelnīt naudu. Redz, kā tu saņem naudu, redz, kā cilvēki norēķinās ar naudu. Kā viņi tev brīvi sniedz naudu, tu pateicies. Pateicīgi arī viņi ir. Redz, kā nauda katru dienu aizvien palielinās, tā kļūst aizvien vairāk un vairāk tavā kontā. Tavi ienākumi ir lielāki par izdevumiem. Redz, kā visas karmiskās attiecības pārtrūkst, paliec viens ar naudu. Tu dodies dziļāk un dziļāk pie sevis un paliec viens. Iedomājies, ka tu esi vienīgais cilvēks pasaulē ar naudu. Neviena nav.
esi tikai tu un nauda. Dodies dziļāk un dziļāk pie sevis, pie zināšanām, kā nopelnīt naudu. Dodies dziļāk un dziļāk, un tur tu satiec cilvēkus, ar kuriem taisīt naudu, ar kuriem veidot šīs naudas attiecības, kuriem sev pārdot un saņemt naudu. Dodies aizvien dziļāk un dziļāk. Redz, kā tu esi laimīgs, veicot darījumus, laimīga veicot darījumus, kā viss izdodas, kā tu piedzīvo skaistus projektus, kā priecājies tavi tuvinieki. Viss pretējies tiek Dieva zeltainajā gaismā dziedināts. Esi tu un tava nauda, un šis dziļums redzi visu to, kā pretējies tiek dziedināts. Kā spēcīgie nosaucēji palīdz izņemt kādas kaunu, jeb kādas vainas sajūtu, kaunu bailes vai citas negatīvas emocijas, kas attur tevi no tavas naudas. Izņem no ķermeņa ieliec zelta gaismas lodē, kur raida augšup debesīs. Dziedini fiziskoķis, ķermeni, redz, kā viss šuns fiziskajā ķermenī atlaiž, jeb kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējušos emocionālos modeļus. Aizvietot tos ar totālu mīlestību, pieņemšanu, naudu, bagātību, pārticību. Redz, kā tas emocionāli nosvērts, pelnot naudu, baudot naudu. Arī brīdī, kad naudas skats palielinās. Redz, kā tu redz tikai sevi un savu naudu, un ej dziļumā atpakaļ pie sevis, un nauda tev ir vienmēr. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskatot ego un zemapziņu, un noņem kādu negatīvo programmu, kas traucē piedzīvot sevi un savu naudu. Atlaid sevis vainošanu un kritizēšanu, un citu vainošanu un kritizēšanu, un dodies dziļumā pie sevis un savas naudas. Dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot kādas negatīvās astrālās enerģijas, negatīvās domformas vai būtnes, un uzliec zeltītu gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni, ap to ķermeni, kas pelna naudu. Uzliec zelta gaismas vairogu tajā dziļumā, kur esi tu ar savu naudu, lai tas pasargāts, un nekad neviens nevar tikt klāt. Lai tev tava nauda kalpo tikai un vienīgi tev, lai tu par to vari pašnoteikties. Redz, kā neviens nevar piekļūt tev un tavai naudai. Vienalga, vai tu esi mājās viens vai veikalā, vai uz ielas, vai noreikinoties. Redzi, kā tev un tavai naudai neviens nevar piekļūt. Sajūti sevi un savu naudas enerģiju, dodies dziļāk atpakaļ laikā, pie sava ēteriskā ķermeņa un dziedini auru un čakras, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 un dodies dziļumā atpakaļ pie sevis. Pie sevis, pie savas naudas, redzi, kā naudas enerģija iet dziļāk līdz ar tevi. Lai tu un tavu naudu jūs vienmēr būtu pasargāti, lai neviens tam nevar tikt klāt. Doties pie kauzālā ķermeņa, noņemot jau kādu negatīvo karmu vai karmiskos kontraktus un atlaid tos, piedot tiem. Un paceļam visus 6 zemākos ķermeņus, augšup debesīs atlaižot Dievu sirdī. Jo viss ir izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots. Un tu sajūti sevi un savu naudu, attiecības ar naudu. Un redzi, kā tu veido attiecības ar citiem, tad, kad tev ir nauda. Varbūt tu to neizrādi, varbūt kādreiz esi investors vai sponsors. Redzi, kā tu spēj veidot mierpilnas attiecības ar citiem arī tad, kad tev ir nauda, vai kad naudas nav, jo tā ir tava izvēle. Tev ir nauda, vai tev nav naudas, tā ir tava izvēle. Redzi, kā tu esi brīvs attiecībā pret naudu un attiecībā pret attiecībām ar citiem. Redzi, kā tavas attiecības ar citiem neietekmē tas, vai tev ir nauda vai nē. Redzi, kā tu veido skaistas attiecības ar citiem. Vienmēr var noreikināties, brīvi justies, būt, piedzīvot,
piedalīties procesos. Tad, kad esi attiecībās ar sevi viens, tur, kur tu esi vai pasaulē, bet tad, kad tu esi attiecībās ar citiem, redz, kā tu brīvi noreiknies, tad, kad dodies ar citiem kaut kur, vai kā tu brīvi noreiknies, tad, kad tu esi viens. Tad pabeidzam dziedināšanu, tu atvadies no savu pagātnes es. Tu dodies atpakaļ laikā, bez sava resursa darīt. Un redz, kā tu brīvi veido attiecības, tad, kad tu rīkojies un dari kaut ko. Kā veidojas komanda, kā jūs sastrādājaties savā starpā. Redz, kā viss pretējais tiek dziedināts, un tu esi brīvs no saspringumiem, nelaimēm, bēdām, skumjām, no visa tā, kas ir pretējs. Dodies atpakaļ laikā pie sevis, pie līdzcilvēkiem. Redz, kā es veidot šīs attiecības ar sevi, ar līdzcilvēkiem, ar naudu. Un viss tās pozitīvās sajūtas nesīs uz priekšu laikā uz šo brīdi. Iekāp laika mašīnā, paņemot līdzi tikai to, kas tev ir vajadzīgs. Naudu, attiecības, veselību, pārticību, skaistumu. Redz, kā tu ar šiem aspektiem dodies uz priekšu laikā uz šo brīdi. Vienu gan, 2 gadus, 3 gadus, 4 gadus, 5 gadus, kamēr tu piestāji pie šā brīža, kur esi tu, tavs rokas un kājas, sajūti, kā šīs pozitīvās sajūtas ienāk tavā telpā, tavā ķermenī, pārklāja tavu ķermeni, kā tāda sega pārklājās ar visiem šiem pozitīviem notikumiem. Un nepamat tevi nekad, vienmēr ir ar tevīm nauda, attiecības, veselība, skaistums, pārliecība, miers, pārticība, spēks, izturība, viss pārējais, kas tev vajadzīgs. Var nosaukt kādas 3 īpašības, ko tu vēlētos līdzi sev sajust vienmēr. Un atceries, kur šīs sajūtas tas jau redzējis citos vai varbūt jau piedzīvojis pagātnē. Varbūt tā ir izglītības iegūšana, kāds certifikāts vai automašīnas iegādāšanās. Nosauc kāds 3 pozitīvs notikums, ko tu vēlētos šobrīd piedzīvot. Varbūt kāds darījums, kur ienāk nauda. Sajūt šo sajūtu, tā it kā tas jau būtu noticis. Viss šis pozitīvās sajūtas vedīs uz priekšu laikā. 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, 4 gadus. Savu nākotnes es redz, kā laika mašīna tu dodies uz priekšu laikā līdz saviem 90 gadiem, vai uz kādu citu vecumu, kas tev liekas komfortabls. Dodies pie savu nākotnes es, redz, kā tu piestāji ieraugs sevi spēkpilnu, veiksmīgu, laimīgu nākotnes es, kurš ir piepildījis visus savus mērķus un sapņus, piedzīvojis skaistu dzīvi, izkāp ārā, izveido spēcīgu kontaktu ar savu nākotnes es, redz, kā viss pretējies tiek dziedināts. Redzi, kā tās nākotnes es tev parāda, kur dzīvo, kur atrodas, kā naudu pelna, kādas attiecības veido, kādas kvalitātes dzīves laikā ir ieguvis. Un tu ieraugi to, kas tev šobrīd būs jādara. Piemēram, ja tavs nākotnes es ir kāds profesors kādā universitātē, tad tu zini, ka tev jāsāk veikt tavi mazie dzīves soļi. Jādodās uz maģistra grādu, izglītību, vai bakalaura grādu, vai jebkāda cita izglītība, kas tev nepieciešams. Redz, kādās nākotnes es parāda sevi nākotnē. Redz, kā tu ieraugi savu dzīves ceļu. Redz, kā tu kļūst apskaidrots un tev kļūst skaidrs par to, kas tev ir jādara, kur būt, kur nebūt, ko darīt, ko nedarīt, kur tērēt naudu, kur netērēt, kur pelnīt, kur nepelnīt. Un šo skaidrību sajūti sevī, ļauj, lai šis skaidrības enerģija ienāk pilnībā un vada tevi šodien.
Ieraugi attiecības, ar ko tu esi izveidojis, vai attiecības, kuras nav vairāk 90 gados. Un sajūti to spēku, atdalīt savu enerģiju, saprast, te es tērēju enerģiju, te es netērēju enerģiju, sajūti sevi 90 gados. Un redzi, kas būs tie cilvēki, kas tev būs blakus. Varbūt tie būs tikai tev bērni un mazbērni, partners vai kādi citi cilvēki. Sajūt šos cilvēkus un sajūt mīlestību pret viņiem. Varbūt palūdz piedošanu, vai redz, kā viņi tev piedod, un jūs izveidojat mieru pilnas attiecības, mīlestību pilnas attiecības. Un dodies vēl dziļāk pie sevis, sajūti sevi pilnībā. Un ar šo pilnības sajūtu atgriezies ar laika mašīnu uz šo brīdi. Un zini, ka tavs nākotnes es varbūt tavs padomdevējs, tavs skolotājs, tavs vadītājs. Viņš vadīs tevi cauri tavai dzīvē, lai tu vienmēr koncentrētos tikai uz sev svarīgiem lietām, jo šī dzīve ir tava dzīve. Un tu viņu veido kā tādu gleznu. Vai kādu citu radošu izpausmu. Atgriezies atpakaļ uz šo brīdi, lai turpinātu veidot savu dzīvi. Zini, tās nākotnes es visdrīzāk ir vienīgais, kas spēs tev atbildēt uz taviem jautājumiem, brīdī, kad tu nezināsi, ko darīt un kā darīt. Jo tikai tās nākotnes es zina, kas tev ir vajadzīgs šobrīd. Vai strādāt, vai nestrādāt, mācīties vai nemācīties, vai kādas zināšanas iegūt vai neiegūt. Sajūt šo pašnoteikšanās sajūtu, šo spēju noteikt par sevi, šo spēju veidot attiecības ar sevīm un līdz cilvēkus. Zini, ka vispretējais vienmēr var tikt dziedināts zelta gaismā. Atgriezies vietā un laikā, atver acis, pakustina rokas un kājas, sajūt savu ķermeni. Redz, kā šis skaistās kvalitātes ienāk tavā ķermenī, tavā ikdienā. Vispārējais atkāpjas.